Mums ar Edži jau ir konflikts, viņi nosēdināja, viņi aizvarēja. Kas ir ar tevi? Nerunāju šodien vairāk? Te brīka nebija vēl. Par ko priecāties dzīvē? Drausmas. Jā! Aiziet! Esam līgatnē! Sākam mūsu šīs dienas ekspedīciju. Nu, kādas ir ekspektācijas par šodienu? Nav kliemežu uz ceļiem. Būsim lēni tās. Negaidiet mūs mājās 8. Fantastika! Pirmie kalni, pirmās grūtības. Līdītāji labākie! Nu tā, sāka līt. Puiši, ja līde kaut kādos izkastes maisos. Zini, pareizē vajag, bet tā jau parasti bez aizsardzības. Varu darīt zinām to, ka šis ir kaut kāds 53. koks, kuram mēs ceļam pāri Ričuku. Juris jau grib nopeldēt. Esam nobraukuši 1/10 daļu, lai gan jau esam gana izmirkuši, bet fantastiski. Kungi! Mēģinām! Es uzmīdīju kalni! Kungi lejā uztaisiet dušas pauzi upē. Vasku noskalosiet. Ir labi? Atcerieties, mīdītājiem jāizskatās vienmēr labi. Jā. Pilnīga taisnība. Ko tu dari, Juri? Paskatieties, kas te aug? Dabas vērtības. Enerģija. Ja vien jūs redzētu to slīpumu dzīvē. Vai pa muguru. Tik skaisti, ka višķi sirds iesāpas. Lieliski. Mīdam. Ivo! Negribu izlasīties pārāk sentimentāls, bet ir tā, ka nav vārdu. Ja mums vēl 170 km jānobrauc, tad ir viss kārtībā. Pasakiet, kuram šobrīd kaut kas vēl 3 stundās, tad 7. Vo, parādiet ar pirkstu. Nu, ko ņemsi? Piciņu. Piciņu. Ivo. Sargā Ričuks. Tu no ko? Apmulsis. Elvi! Pats kaut kur nozidu! Esam nobraukuši 23% no visas distances. Kādas ir sajūtas? Fantastiski, tādi apskates objekti, tāds maršruts, tādas meža taciņas. Va. Mēs esam nobraukuši 60 km un kas notika? Kaut kur stiekis ir čau pateicis. Opā! Tur viņš jau iekšā dzīvo savu dzīvi. Bet nu, brauks kamēr ripos tā teikt. Vai ne, pingvīni? Lai galam! Dažas tā, kas ir ar tik daudz guļošiem koku, principā vienā brīdī vairs nekāp virsū uz Ričuka un vienkārši visu laiku skrien ar viņu plecā. Oi, bet, kā Rūdis saka, good vibes only. Tāda vainas, galvenais kompānija un viss. Bet ir brīži, kuri atsver tos visus guļošos kokus, piemēram šāda skaista taka. Kārtējais turisma apskates objektiņš. Kaut kas ir bez kritušiem kokiem. Nu tā mēs te peramies. Pēdējie 20 km bijuši ļoti lēni, tāpēc, ka ļoti trakas takas. Vidējais ātrums kaut kādi gan jau 8 km/h, bet tik un tā ļoti labi. Ļoti labi. Kungi! Mums bija jābūt jau Siguldam. Ko var pīkstēt? Ja es čili viss kārtībā. Ārprāts. Esam beidzot uz normālas takas. Vairs nav tālu Valmiera. Ko tad mēs darām, veči? Spādienā.
Nu, pasaka kaut ko par šī brīnišķīgā momentā. Es nevaru. Esmu tiešām dusmīgs. Normāli esam novirzījušies no plāna. Kādas sajūtas? Esam tikko paēduši sulīgi pusdienas un dodamies taisnā ceļā uz Cēsīm. Esam uztankojušies veikala laika grafikā, esam ar kaut kādu nobīdi 2 stundu apmēram. Turpinam kurināt, turpinam mīdīt. Iebraucam 5. stundā. Garstāvoklis atkal ir augšā, cilvēks sāk arī runāt. Neredzēju nātrē, ka tur kur. Es tik dzirdu. Šitais vēl kaut kā trāpīja. Vajadzētu atkal tikai 8. stunda iesākusies, tagad neliels prieciņš. Esam pieņēmuši ļoti lielu un smagu lēmumu, bet gudru lēmumu finišēt mūsu piedzīvojumu un Siguldā kāpt vilcienā līdz Rīgai. Jo ļoti daudz laika pakāsām takās, kas bija nebraucamas vai braucamas ļoti lēni. Diena ir tik gara, cik ir, un mājās mēs negribam būt 12. naktī. Var jau mīdīt, bet nu ne jau šitā. Brauksim mazliet atzīmēt, kājas varbūt mīkstākas, kāds dzīvnis skāpāks. Tas jau viss pie lietas, lai labāk atcerās piedzīvojumu.